Jāsaka to, ka Ligapēdas koncerta zāle Lielais dzintars strādā ļoti daudz ar jauniešiem. Un mēs esam pamanījuši to, ka jauniešiem trūkst kaut kā ļoti laikmetīga, kaut kā ļoti aktuāla. Un no tā arī izrietēja šī ideja projektam Cirque Music parādīt jauniešu auditoriju, kas ir tāda visgrūtākā auditorija, no 12 līdz 18 gadiem, kaut kādu produktu, kas būtu saistošs viņiem. Un līdz ar to mums šī projekta galā būs starpdisciplināra izrāde jauniešiem, kuru dara 5 cirka mākslinieki un 5 mūziķi un 4 komponisti. Savukārt process līdz šai izrādei ir ļoti, ļoti radošs. Mēs veidojam 4 laboratorijas katrā no koncertzālēm reģionālajām un tādā veidā iesaistot jauniešos pašā procesa saknē. Man vienmēr cirks ir licies kā kaut kas trāks, kā kaut kas tāds vispār ne mans lauciņš. Un, es pēc dabas esmu mierīga un dažreiz spontāna, bet visa dejošana un kaut kāda tāda trakošana, kas arī šajā projektā ir klātesoša, liekas vispār ārā, bet es ļoti gribu būt iekšā. Es gribu šo padarīt par manu komforta zonu, tāpēc es tādiem maziņiem solīšiem cenšos to piedabūt sev klāt. Tā kā šis bija pirmais solis. I have 2 main goals with this project every time I come to the workshop. The first one is to create a safe space for the students to be, because if they don't feel safe, then they cannot play and open an experiment. So that's really the first one, and to involve everybody. So this we achieve. And the second goal is to get some input from the students and material that we can use from the final show. So we had one part during the show which was only for us professional artists, and we get to try out some materials that we can use for the final show.